Atnākušais gads pārspēs nevienu temperatūras rekordus, bet būs arī nemierīgs starptautiskajā politikā, lai gan gribētos prognozēt pretējo. Krievijas kodola arsenāla modernizēšanas pieteikums nav labs starptautiskās politikas scenārijs, jo apgrūtinās Baltānama manevra iespējas. Neraugoties uz retoriku, ASV un Krievija centīsies noslēgt līgumu par kodola bruņojuma ierobežošanu un jācer sāks sarunas par taktiskās nozīmes atomlādiņu samazināšanu. Tomēr, kā pērn jau liecināja kopīgas valodas meklējumos pieļautā paviršība Vašingtonā un Krievijas vadības likme uz uzbrukuma ieročiem, abu lielvalstu attiecības gada gaitā var atvēsināt neviena augsta ūdensšalts. Līdzsvara meklējumus apgrūtinās neskaidrie signāli no Maskavas un Teherānas par to, kurš galu galā pieņem faktiskos šo valstu politikas lēmumus. Irānai ir ieroču un naudas sviras, ar kurām tā ietekmē Libānu, Izraēlas un palestīniešu attiecības, veicina šītu vardarbību Irākā. Jautājums, kad Irāna iegūs atombumbu, būs visaktuālākais. No Teherānas uzvedības būs atkarīga Izraēlas pretreakcija. Atliek tikai cerēt, ka Izraēla nebombardēs Irānas kodolobjektus, lai gan galvot nevar neko. Šā brīža pazīmes vedina domāt, ka ASV vadības labi gribētie normalizācijas centieni attiecībās ar Irānu tomēr izgāzīsies. Ultimātu valoda šogad neizpaliks. Neskaidrība Irānas sakarā radīs problēmas arī Ķīnai un Eiropas Savienībai. Eiropas Savienībā līdz ar jaunām priekšsēdētāju valstīm, vispirms Spāniju, tad Beļģiju, ar pirmo pastāvīgo prezidentu un ārlietu pārstāvi un jauno Eiropas komisiju, mēs izjutīsim nozīmīgas pārmaiņas. Var prognozēt citādus akcentus, vairāk vai mazāk manāmus šo vairāku galotņu iekšējo cīņu, kas, protams, būs vairāk virtuāla nekā fiziska. Krievija centīsies izmantot šīs pārmaiņas, cita starpā, lai panāktu bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienību. Lielvalsts šogad centīsies apliecināt, ka tās ekonomikas izaugsmi nosaka ne tikai izēvielu cenas, bet rūpniecības attīstības apstākļi, bet, acīm redzot, šie vizuālie pūliņi nesekmēsies. Salīdzinot sevi ar Ķīnu vai Brazīliju, atkal cietīs Krievijas patmīlība. Maskava uz to var reaģēt ar agresīvākiem ārpolitiskiem akcentiem. Savukārt iekšzemē smags Putina valdības uzdevums būs sociālās stabilitātes noturēšana. Premjers būs spiests likt lietā visas prasmes un iemaņas, lai nepieļautu sociālo sprādzienu, taču tā dzirkstis atsevišķos reģionos nevar izslēgt. Dzirksteļos arī okeāna viņā krastā. Savienotajās valstīs rudenī ritēs starpvēlēšanas kongresā, kurās demokrāti var zaudēt daļu vietu, lai gan paliks vairākumā. Prezidenta Obamas un demokrātu popularitāti ietekmēs nevien veselības reforma un bezdarba līmenis, bet arī karavīru liktenis Irākā un Afganistānā. Lai gan ierobežotā kontingenta izvešana no Irākas plānota augustā, terora akti tur nemitēsies. Sarežģījumus var radīt arī nespēja panākt vienprātību Irākā šomēnes gaidāmajās vēlēšanās. Afganistāna nepārvērtīsies par Obamas Vietnamu, no kā baida daļa apskatnieku, kaut vai tāpēc, ka jauniesaucamos turp nesūta. Tomēr cerētos mērķus ASV un sabiedrotajiem tur panākt šogad neizdosies. Karaspēka pārsteidzīga izvešana no Afganistānas reģionā atstās vakumu, kuru var sākt aizpildīt Pakistānas un Indijas konflikta zemdegas. Par sevi gada gaitā atkal liks runāt Al-Qaida un Osama bin Ladens. Cīņā pret terorismu vairs nepastāvēs viena prioritāra ģeogrāfiskā fronte. Taču mūs visus ikdienā ietekmēs arī tas, ka turpināsies starptautisko lidojumu drošības sistēmas pārskatīšana. Šogad daudziem būs parlamenta vēlēšanu laiks. Visai izšķirīgs jau tūdaļ Ukrainā, vēlāk Britu salās, varbūt arī ārkārtas vēlēšanas kaimiņos Igaunijā. Lietuva, Baltijas jūras valstu samitā, iespējams beidzot sagaidīs arī Krievijas populārāko politiķi, bet Rīga šovasar Krievijas, NVS un Eiropas lielpilsētu galvas. 2010. gads var atnest gan patīkamus, gan nepatīkamus pārsteigumus, kurus par tādiem sauks tāpēc, ka pareģiem kaut kas tāds vienkārši laikus nebūs ienācis prātā.